Labu rītu visiem! Tātad puiši meitenes video sauksies YouTube un viltus sludinātāji, viltus sludinātāji, viltus mācītāji. Tātad tēma būs šāda. Lai viss būtu īsi un kodolīgi, ir tā. Redziet, kas tagad notiek. Tie, kas seko līdzi, ja, jo ir cilvēku kategorija, kas dzīvo savos kokonos, iet pie saviem šitiem vilkiem auju drēbēs, ko ir izvēlējušies, kas brauc par ausīm, kā Bībele saka, kad ausis viens svilst un kas patīk un kā patīk un runā un Alans Parijans un Žauners un River Ventspils, ja, šie visi taču ir pozitīvo lietu jensīši, ja, pozitīvus, zēnu meitenes, visapkārt viens pozitīvus pie viņiem ir, ja, kaut gan Bībele raksta pilnīgi citas lietas un māca citas lietas, un arī savā dzīvē apkārt mēs redzam, piedzīvojam, Dievs pieļauj mums gan sliktās, nepatīkamās, pat nosauksim kaut kādas ļaunās lietas, caur to visu mums jāiet cauri, un tā ir Dieva, pedagoģija, mācība un skola, un Dievs pieļauj pilnīgi visu, ja, karš Ukrainā, tūlīt kāds teiks, par ko nabaga Ukraiņi cieš, kur tad Jēzus ir, mierīgi Jēzus sēž tronī un noskatās, kā tur tie močī viens otru, ja, jo savādāk to nevar pateikt, jo, ja tas nebūtu no Dieva, tad nebūtu tādi kari, ja, vai šis konkrētais karš, ja, tad Dievs pieļauj, tas ir no Dieva, Dievam ir savs mērķis, jēga, plāns, un atcerieties vārdu, atslēgas vārdu Dievam, viss šeit uz zemes ir jāgrozās ap Jēzu, ap Dievu, ap Jēzu, ne par mums stāsts, nav, kā saka, story, not about us, ja, angliski, stāsts ir story about Jesus, stāsts ir par Jēzu, Dieva dēlu, ja, krustā sisto un augšām cēlušos 3. dienā. Lūk, tāpēc puišu meitenes, ko gribēju teikt, garš ievads, bet lai jūs saprastu, tad redziet, YouTube ir, redziet, mēs dzīvojam tādā laikā, tādā gadsimtā, kad varam, sociālos tīkli, viņiem ir savs ļaunums, bet atkal no otras puses, redziet, ir savs labums, ka mēs, kā ticīgie, kas sekojam līdzi, varam ieraudzīt to, jo, piemēram, iedomājieties, nebūtu tagad tāds internets sociāls tīkli. Tu tagad vienu dienu izlasi, bīstaties tur vai vairaties vai skatieties, tur sargaties, jūsu vidū celsies vilki, tur plēsīgi, tur ārēji būs kā jēriņi, bet iekšēji viņi tur motīvi un sirds un visas sludināšanas būs ļaunas un vedīs jūs prom no Dieva un bla, visas rakstietas, kas par to runā Timotejam un kur visās Korintās, visur, kur Dievs to ir iekļāvis Bībelē, ļoti daudzas rakstietas ir par viltus sludinātājiem, mācītājiem, kas nāks un celsies un būs un plēsīs. To Jēzus pat tikko arī teica, ka viņš tik līdz aizies prom no zemes, tā uzreiz tur viss sāksies, ja, tur apostols Pāvils, saprotiet, tajā laikā arī viss bija, reku Jūdas nodeva Jēzu, ja, tad izmiena vakrug jau bija tad, un tagad tāds internets nav, nekā nav, un tu tagad sēdi, tu pirmkārt nemaz neuzzini, ka tādā, tur Amerikā vai Ukrainā vai Lietuvā vai kur ir kaut kāds tāds viltus mācītājs, tu to pirmkārt nezini, tu nezini, ka tāds tur ir, ka tāds tur ņemās, darās, tad pilnīgs informācijas trūkums, ja vakums, vai arī senos laikos rakstīja vēstules viens otram, jā, tāpat tās šīs Bībeles jaunā derībā iekļautās vēstules arī tika rakstītas un tur sūtītas ruļļos, vai kā viņas tur noformēja papīru ar roku rakstītas uz pergamenta, uz papīrusa, uz kā tur, jā. Lūk, tāpēc puišu meitenes šobrīd mēs ieejam YouTube'ā, mēs uzreiz redzam, un reku Dievs uzreiz, piemēram, es skatos visādus šos slavenos Amerikas, arī kanālus, blogerus, vienalga Justin Peters Ministry un vienalga tur Revealing Truth ir kanāls un Spencer Schmidt, un es varu nosaukt kādus vien gribiet, un tie visi savos kanālos parāda ļaunumu, ko dara Benijs Hins, ko dara Kennets Copelands, ko Joel Ostins, ja, ko Joyce Maiere, visu šos sātaniskos mācības, izdarības, visu, ja, hops, es ieju apskatos tālāk, es uzreiz redzu Latvijā, no kurienes Žauners, no kulta Bēthela atnācis, no Amerikas sātanista Šapovālova bāc, es uzreiz redzu, kas ir Žauners, ieskatos viņa mācībā, tas viss, kas tur Amerikā tiek, nepareizi sludināts un darīts, par ko man amerikāņu, kā saka, brāļi Kristū brīdinam, parāda savos video, točni es ieraugu pastos Joel Ostins un Crefeld Dolārs un kādi tur visi šitie T.D. Joshua, skatos, Parijans mierīgi ienesis šito sātana mācību Latvijā un sātanas
mierīgi lieto, un šeit sēž draudzē blondas avis un tumšiem matiem āži un bez matiem āži. Vot apstieties, kas sēž viņa sapulču vietās tajā laikā, un visi šie ir pievilti, ja. Nu, lūk, tāpēc tāds īsais ātrais video, ka YouTube un visādi sociālās platformas, nezinu, es pārsvarā YouTube'ā tusēju, ja. Ir šis pozitīvais, viņam ir tas, ka mēs uzreiz varam ieraudzīt, uzzināt, ja, tā es 100 gadi nebūtu zinājis, no kurienes tāda variants nāk un kas un ko, viss šīs lietas, tā kā, jā, sapratāt, tad YouTube ir šobrīd ļoti labs palīgs, lai, ja tiem, kam interesē saprast lietas un kas meklē informāciju, tiem, kam interesē, ja, un kas meklē, tie vienmēr var ieiet YouTube'ā, ierakstīt atslēgas vārdus pareizos un atrast šos, nu, kā lai saka, atmaskojošos video par plēsīgajiem vilkiem visā pasaulē, un Latvija nav izņēmums, Latvija ir globālistu šitajā visā tīklā, mēs globāli esam, un tad Latvijā arī ir ienākušas jau sen šīs viltus mācības no Amerikas, ko sātans vispirms iesēja tur.